Jēziņ, tas... Kas tur bija? Vilcies. Tu paskatīs velsta kārā vienreiz. Nevaru sagaidīt vairs. Jā, tas bija apmēram pirms 3 mēnešiem. Es sēdēju, lasīju scenārijus, un tad pazvanīja Dzintars. Viņš pastāstīja to, ka viņam ir ieplānots jauns projekts, un viņš īsumā pastāstīja, kas tur būs, bet man īpaši neiepatikās. Bet tad pēc kādas nedēļas viņš man atsūtīja scenāriju, es izlasīju. Sākumā tā, bet tā kā izlasīju vēl kādas 2 reizes, es saskatīju līdzību no savas dzīves. Principā es biju tā kā tas Aivars un sliktais tēls pretēji Jānim, kas bija nedaudz tāds naivs un bailīgs. Es biju tas, kurš vairāk pamudināja tās narkotikas lietot un mēģināt tās lietot. Principā jā, tas arī tā īsumā būtu viss. Tā kā kas ir Aivars par Aivaru tieši? Jā, es esmu Egīls. To gan jau droši vien skatītāji zina, par cik es ļoti populārs aktieris esmu, jā. Es biju skaņu režisors pirmo reizi. Dzintars piedāvāja atnāc paturi mikrofonu, es aizgāju paturēju mikrofonu. Pastieties ar kādu mikrofonu. Mēs rakstām filmas. Šis no Krievu laikiem palicis. Attopies! Filmēšanā gāja ļoti interesanti. Mums bija ļoti draudzīgs kolektīvs, visi viens otru atbalstīja. Palīdzēja vienmēr grūtā brīdī. Tur ir vairāk par 5 sekundēm. Nē, stāvi. Filmēšana notika vienā vietā. Par filmēšanu varbūt arī pastāstīt. Par filmēšanu, jā, par filmēšanu notika vienā vietā. Par filmēšanu arī pastāstīt. Filmēšana notika vienā vietā.